Sveiki vēlreiz. Es tagad vēlreiz un tā kārtīgi izlasīju visas Latvijas valsts augstāko valsts un militāru amatpersonu paziņojumus saistībā ar Latvijas teritorijā gandrīz 100 kilometrus no robežas nokritušo Krievijas militāro dronu. Un proti, vismieklīgākais šajā visā te melu un stulbību plūsmā ir apgalvojums, ka Krievijas dronam, lūk, Latvijas teritorijā nebija naidīgu mērķu. Protams, bet kā vispār var iedomāties, ka Krievu militāriem dronam Latvijā varētu būt kādi naidīgi mērķi? Taču pats par sevi saprotams, ka Krievu militārie droni Latvijas teritorijā ielido tikai un vienīgi tāpēc, lai kaisītu rožu ziedlapiņas, pienestu tortes īpaši svarīgiem cilvēkiem, novēlētu visu labu un dotos atpakaļ savās gaitās. Kādiem idiotiem? Visas šīs Siliņas, Ļoņas, Kalniņas, Sprūdi un Rinkeviču uzskata Latvijas iedzīvotājs. Jēziņ!